visos logos iedūrās automātu stobri, un viņi visi pacēla rokas. Protams, visus tos čekistus nolikvidēja pēdējie, mēs ar mašīnām aizbraucām ar produktiem, palika sardzes grupa, un sardzes grupa atkāpās kājām un tos nolikvidēja. Tā tas notika. Partizāņu pusi, kā saka, bija uzbrukumi un arī aplaupījumi, bet tikai tiem, kuri arī pret viņiem uzvedās kā necilvēki, vai ne? Tas, kuri bija tie saraksti un visi tieši tiem bija. Bet pārējiem partizāni neko neizdara. Viņiem apgādāja, kā saka, zemnieki, produkti viņiem pietika. Skaisti puiši iet un kā ne, prieks un pašai un citiem. Tām slēpjoties no varas iestādēm vairākus mēnešus, tad nebijām kārtīgu meiteni redzējuši no attāluma pa gabalu. Tad dabujām, kā saka, birtiņu apskatīt vairākās projekcijās. Un birtiņu noģērbusies sporta biksītēs, krušturītī un ravēja burkandovā bija. Un tad es pirmoreiz sasveicinājos ar birtiņu, un no tā laika mēs esam pazīstami arī līdz šai dienai. Un tāpēc ar tie cilvēki, var teikt, dzīvoja tādīs mežos, jo viņiem nebija vairs cita iespēja. Ja iznāks ārā, tas ir skaidrs, čekas pagrabs, kā jau kas stāstīja, ka ieliek čekas pagrabā. Es zinu, ka ieliek kājas ūdenī 40 temperatūru, bet ka ieliek līdz 60, līdz 80, līdz jau nāk jau pie 80, tad jau cilvēks ir, kas neiztur un ir, kas izstāsta visu. Nevar izturēt vienkārši. Tās ir mocības cilvēku, un to negribēja piedzīvot. Jums izstāstīs pie bunkuru Zikmaņa kungs, kurš palika dzīvs, ka viņam bija savi cilvēki jānošauj bunkurī, ka es to rakstu lasīju grāmatā.